Ko vēlreiz gribu pateikt jums labu vakaru, darbie draugi. Un pirmkārt, es gribu jūs visus apsveikt, jo mums vakardien iznāca jauns produkts, mūsu Magnija Flow. Un šodien mēs ar jums koncentrēsimies tikai un vienīgi uz to, kā jūs varat komunicēt ar savu auditoriju, stāstīt par lielisko Magnija Flow un izmantojot tikai vienkāršus un vieglus saprotamus visiem cilvēkiem vārdus. Un tagad es gribu uzdot jums laikam retorisko jautājumu, vai jums to tiešām vajag? Atbilde ir vienkārša, jā, noteikti, jo tieši pārzinot produktu, jums ir lielāka iespēja veiksmīgi to pārdot, kas ir diezgan loģiski. Nu ko, ieslēdziet lūdzu jūsu kameras, kas vēl nespēja to izdarīt, jo mēs tagad uzlādēsimies viens no otra. Un šodien es 15 minūšu laikā, jo es zinu, ka jums pēc tam cita apmācība būs, padalīšos ar mūsu jaunuma priekšrocībām. Mēs pēc tam kopā ar jums pievērsīsimies praksē, un, protams, jūs varēsiet arī prezentācijas beigās uzdot man visus interesējošos jums jautājumus. Tagad mēs ar jums iedziļināsimies tēmā un sāksim mūsu prezentāciju. Šodien, kā parasti, ar jums esmu es, Alīna Beluško, pārtikas tehnologs, foodtech inovators, uzturzinātņu magistrs un tas pašas nozares doktorants. Nedrīk. Nu ko, parunāsim no sākuma par magniju, jo tieši tāpēc mēs šodien ar jums te esam Zoomā. Un pats par sevi magnijs, viņš ir vitāli svarīgs minerāls, kam ir gandrīz vai galvenā loma mūsu organismā. Un pats par sevi magnijs, viņš ir iesaistīts vairāk nekā 500 bioloģiskajās reakcijās, un viņš ir nepieciešams, lai visi procesi mūsu organismā, viņi norietētu normāli, un mēs vienmēr paliktu veseli un arī enerģijas pilni. Un runājot par to, kur magniju var atrast mūsu organismā, es jums atbildēšu, ka aptuveni 50% magnija ir atrodami mūsu kaulos. Tātad tas padara to par pamatu stipriem un veseliem kauliem. Vēl 49% viņi ir atrodami mūsu audos un orgānos, kas uzreiz pasaka par tā nozīmi mūsu ķermeņa sistēmas funkcionēšanā, protams. Un iedomājieties, tikai 1% magnija, viņš ir mūsu asinīs, bet tieši šīs 1% viņš palīdz uzturēt mūsu vitalitāti un normālu funkcionēšanu. Un tieši tāpēc asins analīzes nekad nespēs precīzi noteikt, vai jūsu organismā ir pietiekams magnija daudzums. Taču, ja jūs ikdienā nelietojat uztura bagātinātājus, kuru sastāvā ir magnijs, es uzreiz jums atbildēšu, ka, diemžēl, jums ir magnija trūkums. Jo pat ar pareizo uzturu to ir ļoti grūti dabūt. Tad pietiekamu magnija daudzumu ļoti grūti dabūt ar pareizo uzturu. Un kā piemēru šeit es gribu pieminēt, ka jums ir nepieciešams apēst 500 gramus spinātu vienā ēdienreizē, lai jūs varētu sasniegt ieteicamo dienas devu. Un gribu jums atklāt arī nelielu noslēpumu, ka izprotot magnija nozīmi, mēs ar komandu sākam saprast, kāpēc ir vērst vispār pievērst uzmanību tā avotam. Un tieši Magnija Flow var mums palīdzēt nodrošināt mūsu ķermeni ar šo vitāli nepieciešamo minerālu. Tagad mēs ar jums ātri apskatīsim mūsu jauna produkta sastāvu un tad atgriezīsimies arī pie sīkākas analīzes par to, kāpēc vispār magnijs ir nepieciešams mūsu ķermenim. Nu ko, man prieks jums paziņot par mūsu produkta unikālo iepakojumu, un es jau vakardien teicu un atkārtošos arī šodien, ka tas ir mūsu talantīgo dizaineru rādīts, un, manuprāt, šis iepakojums, viņš ideāli piestāv jūsu Instagramiem. Un mēs ar jums izskatīsim arī sastāvu, kuru vienmēr var atrast pilnībā katram produktam iepakojumā aizmugurē. Tātad, runājot par mūsu sastāvu. Sastāvā mums ir ūdens, tas ir produkta pamats. No biezinātē mums ir sorbīts, viņš nodrošina vēlamo konsistenci produktam. Tad magnija glicerofosfāts,
ļoti svarīga sastāvdaļa, un par to mēs arī parunāsim sīkāk, bet nedaudz vēlāk. Tad no skābuma regulētājiem mums ir citronskābe, kas palīdz uzturēt vēlamo pH līmeni mūsu produktā. Un no konservantiem mums ir kālija sorbāts. Viņš tieši garantē garu derīguma termiņu un arī drošību mūsu produktam. No aromatizētājiem mums ir apelsīns. Apelsīns viņš piešķir ne tikai foršu smaržu mūsu produktam, bet arī dod apelsīna garšu. No saldinātājiem mums ir sukraloze. Sukraloze pati par sevi viņa piešķir saldumu un bez papildus kalorijām. Un te par saldinātāju es gribu nedaudz vairāk ar jums parunāt, jo tieši šodien es saņēmu ne īpaši patīkamu ziņu un sapratu, ka dažreiz neizglītoti klienti var uzdot ļoti nērtus jautājumus. Tātad, ja jums kāds saka, ka sukraloze ir neveselīgs saldinātais, vienmēr atbildiet, ka to regulē Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, to sauc par EFSU. Un to ļoti bieži lieto arī pārtikas nozarē. Un sukraloze viņa ir ļoti plaši pētīta un atzīta par nekaitīgu saldinātāju. Un ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka pilnībā visu mūsu uztura bagātinātāju komponenti, viņi ir absolūti droši cilvēka ķermenim un arī ir apstiprināti ar Eiropas tiesību aktiem. Tagad mēs ar jums pievērsīsim uzmanību magnija glīcerofosfātam, kā es jums solīju, un mūsu produktā ir 3000 mg vienā porcijā, un to starp ir 375 mg elementārā magnija, kas pilnībā sēdz Pasaules veselības organizācijas ieteicamo dienas devu. Vēl viens svarīgs arguments, ka tieši magnijs, viņš ir tas minerāls, kura daudzumu kategoriski nedrīkst pārsniegt, jo tas var izraisīt tādas blaknes kā galvas sāpes vai arī caurēju. Un tagad par izvēles par to formu, kuru mēs izvēlējamies, gribu parunāt par priekšrocībām. Vispār magnīts šajā formā, viņš ir ļoti biopieejams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ļoti ātri un ļoti efektīvi iesūcās mūsu organismos. Un turklāt tas neizraisa kuņģa zarna traktā blakusparādības, kā es jau teicu, tā var būt caurē, slikta dūša vai arī krampji. Un padarot to par maigu un drošu izvēli mūsu veselības uzturēšanai. Tagad mēs izvēlējamies tieši šo formu, jo tā piestāv visiem un neizraisa blaknes, un tajā pašā laikā tā ir super efektīva. Vēl viena laba ziņa, ka mūsu Magnija Flow, viņš nesatur glutēnu, nesatur laktozi, viņš nesatur cukurus, un ir arī piemērots vegāniem, un manuprāt, tas ir vēl viens ļoti labs mārketinga trīks. Un tagad mēs nonākam, kā man liekas, pie aizraujošākās daļas. Kāpēc magnijs ir tik ļoti nepieciešams mūsu organismam? Pirmkārt, magnijam ir ļoti svarīga loma šūnu fizioloģijā, jo tas ir atbildīgs arī par DNS un RNS ķēžu veidošanos un arī uzturēšanos, tātad par stabilitāti. Un DNS un RNS, kā jau mēs visi zinām, ir mūsu ģenetiskās informācijas sargi, kas ir atbildīgi par iedzimtas datu šūnu pārvietošanu no paudzes paudze, tā teikt. Un DNS un RNS stabilitāte un normālas funkcijas uzturēšana ir ļoti svarīgs magnija uzdevums. Bez tā mūsu šūnas nespēja efektīvi veikt savas funkcijas, kas galu galā ietekmē mūsu veselību. Bez uzmanības neatstāsim arī magnija lomu mūsu muskuļu darbībā, jo šīs minerāls, viņš ir vitāli svarīgs, īpaši intensīvas fiziskās slodzes aktivitātes laikā.
Jo magnija lietošana viņa ne tikai palīdz ātrāk atgūties pēc treniņa, bet arī novērš muskuļu sāpes un krampjus. Tādā veidā magnijs uztur jūsu muskuļus izcilā formā un saglabā muskuļu enerģiju un aktivitāti, kas ir īpaši svarīgi sportistiem un tiem, kas nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Tāpēc iesakiet magniju flow saviem klientiem, tiem, kam ir sportisti, tas noteikti noderēs. Pievērsīsimies smadzeņu un centrālās nervu sistēmas darbības regulēšanai, jo tas ir patiešām svarīgi pilnībā katram no mums. Un te uzreiz sāksim no priekšrocībām. Ka lietojot magniju flow, mēs nodrošinam normālu nervu sistēmu darbību, kas ir mūsu garīgas veselības un funkcionalitātes pamats. Tad arī mēs nosēdzam trauksmes profilaksi, jo magnijs palīdz tikt galā ar stresu un arī trauksmi. Vēl, ko gribās piebilst, ka magnijs viņš uzlabo mūsu gara stāvokli un arī uztur mūsu emocionālo stāvokli. Vēl magnijs viņš palīdz mūsu organismam atgūties pēc kaut kādas stresa situācijas un arī, kas ir ļoti svarīgi, uzlabo miega kvalitāti, jo labs miegs viņš tiešām ir ļoti būtisks. Jo tieši miegā mēs ar jums atjaunojamies, mēs atjaunojamies gan mūsu fizisko, gan emocionālo, gan garīgus spēkus. Un tādējādi magnijs viņš ne tikai atbalsta jūsu fizisko veselību, bet arī spēlē galveno lomu jūsu psihoemocionālā stāvokļa stiprināšanai. Un iesakot magniju flow, mēs varam palīdzēt mūsu klientiem būt ne tikai aktīviem, bet arī laimīgiem katru dienu. Tagad apspriedīsim magniju un kaulu veselību, kas arī ir ļoti būtiski, jo apmēram 50–60% magnija mūsu organismā koncentrējās tieši kaulos. Un tā funkcijas ir vitāli svarīgas. Pirmkārt, tas piedalās kaulu audu veidošanā un arī uzturēšanā, padarot mūsu kaulus par stipriem. Otrkārt, magnijs viņš ir nepieciešams arī D vitamīna aktivizēšanai un darbībai un palīdz absorbēt kalciju. Un mēs visi zinām, ka kaulu veselībai ļoti svarīgs ir vitamīns D, kalcijs, un tagad vēl mēs zinām, ka magnijs ir ļoti svarīgs. Magnijs viņš ir viens no galvenajiem elementiem, kas būtiski ietekmē sirds un asinsvadu veselību, un pietiekams tā daudzums organismā viņš palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu un arī regulē sirds ritmu, padarot to par būtisku gan sirds veselībai, gan sirds asinsvadu veselībai. Un visbeidzot, mēs nonākam pie magnija lomas mūsu imunitātei. Jo magnijs viņam ir pretiekaisuma līdzeklis, un viņš aizsargā mūsu ķermeni arī no infekcijām. Tas ir viens no galvenajiem elementiem, kas nepieciešams mūsu veselības uzturēšanai. Nu, ko apkopojot šo visu, jūs domāju, man tagad piekritīsiet, ka pietiekama magnija daudzums organismā katra cilvēka labas veselības un laba noskaņojuma garants. Kā tad pareizi lietot mūsu magniju? Vispār ieteicamā deva ir 1 pudelīte pēc brokastīm vai dienas otrajā pusē. Vēlreiz pateikšu, ka mēs lietojam ar jums tikai 1 pudelīti dienā, jo tur ir ieteicama dienas deva, kuru pārsniegt nevajag, jo var būt blaknes. Jūs varat vienkārši izdzert uzreiz no pudelītes vai kā parasti atšķaidīt ūdens vai sulas glāzē.
Nu, ko brīdinājumi, kur tad bez viņiem? Vispār uztura bagātinātāji, viņi neizvieto sabalansēto uzturu un veselīgo dzīvesveidu. Mēs ar jums nelietojam, ja ir kaut kādas alerģijas pret kaut kādu sastāvdaļu, un atceramies vienmēr, ka pārmērīgs patēriņš viņš var izraisīt caurēju veicinošu efektu. Tāpēc, darbie draugi, rūpējieties par savu veselību un lietojiet uztura bagātinātājus ļoti atbildīgi. Šīs produkts, viņš lieliski sadar pilnībā ar visiem mūsu produktiem, kas mums tagad ir sortimentā. Un, lai iegūtu sīkāku informāciju, jūs, protams, varat apskatīties mūsu mājaslapā, jo mēs jau paspējam publicēt atjaunoto sadarības tabulu. Un te es gribu tādu nelielu spoilerīti jums iedot, ka vienīgais produkts, ar kuru vajag taisīt nelielu pauzīti, ir Beauty eliksīrs, jo mēs visi tagad zinām un atceramies, ka Beauty eliksīrā mums ir arī tāds komponents kā cinks. Un, lai tie nekonkurētu ar magniju par uzsūkšanās, taisam pauzīti. Un, teiksim, pateikšu tagad no savas pieredzes. No rītiem pēc brokastīm mēs vienmēr lietojam Beauty eliksīru un magniju es atstāju uz vakara pusi. Un esmu droša, ka abi produkti pilnvērtīgi uzsūcās manā organismā. Nu, tad šeit es gribu pateikt jums paldies par uzmanību, izslēgt kameru ierakstu un paturpināt ar jums ar praksi. Tūlīt pašai rošu atpakaļ.